gribētu sākumā pateikties par to iespēju šeit šodien būt un uzstāties. Manas prezentācijas tēma ir monetārā sistēma stacionāra stāvokļa ekonomikā. Tātad prezentāciju esmu sadalījis 5 daļās. No sākuma neliels ievads par nepieciešamību mainīt patreizējo sistēmu, tad tālāk sekos 3 valodas sīkāka analīze un beigās kādi secinājumi. Tātad sākumā gribētu pieminēt šo slaveno grāmatu, kas ir iznāca pirms 40 gadiem, un šodien negribētu vērst uzmanību par šo pirmo pesimistiskāko secinājumu, bet vairāk pievērst uzmanību šim otrajam, kurā ir teiks, ka ir iespējams izveidot tādu sistēmu, kurā ekoloģiskā un ekonomiskā stabilitāte būtu nodrošināta arī tālu nākotnē. Daudz ekonomisti uzskata, ka to ir iespējams panākt, vienkārši ieviešot jaunas, efektīvākas tehnoloģijas un lielāku uzsvaru liekot uz pakalpojumu nozarēm, tā atsaistot ekonomikas augsmi no resursu patēriņa. Šeit ir svarīgi izšķirt 2 veidu atsaistes. Pirmā ir relatīva atsaiste, kas notiek tad, ja samazinās enerģijas vai resursu intensitāti uz ekonomisko vienību. Tātad ir nepieciešams mazāks enerģijas vai resursu daudzums, lai saražotu katru lapu ekonomikā. Savukārt absolūta atsaiste notiek, ja samazinās resursu kopējs patēriņš. Šajā attēlā var redzēt, ka pasaules ekonomika tiešām ir kļuvusi stipri efektīvāk pēdējo 30 gadu laikā, jo enerģijas resursu un CO2 intensitāte ir samazinājusies par aptuveni 30 līdz 35%. Lai pasaules ekonomikas attīstība tiešām būtu ilgspējīga, tad resursu efektivitāte ir jāpieaug tikpat strauji, cik pasaules koproduktam. Šeit var redzēt, ka tas tā netuvu nav noticis, un enerģijas un resursu patēriņš ir pieaudzis par aptuveni 70%, savukārt CO2 emisija par aptuveni 60%. Šo paradoksu jau 19. gadsimta aprakstīja britu ekonomists Williams Stanleys Jevons, pētot ogļu patēriņu, secinot, ka efektīvāk resursu izmantošana noved pie palielināt to patēriņu, nevis otrādāk, jo samazinās izmaksas uz vienu ekonomisko enerģijas vienību. Tādēļ man krietni loģiskāk šķiet Hermana Deila izstrādātais koncepts par stacionāru stāvokļa ekonomiku, kur paredzētu uzturēt salīdzinoši stabilu ekonomikas apjomu un arī ilgspējīgu dabas resursu, enerģijas un citu preču patēriņu. Šajā ekonomikā būtu jāpārskata daudz ekonomikas darbības pamatprincipu un pilnīgi noteikti būtu jāpārskata monetārās sistēmas darbības pamatprincipu gan nacionālā līmenī, lai nodrošinātu tautsaimniecības apritē naudu, gan arī starptautiskā līmenī, lai nodrošinātu tirzniecības starp valstīm. Patreizējā monetārā sistēma šajā ekonomikā nevarētu pastāvēt, jo tās stabilitātei ir nepieciešama izaugsme. Tāpat patreizējā monetārā sistēma, kurā tiek lietotas nacionālās vai vienotās valūtas, nespēja vienlaicīgi pildīt visas naudas funkcijas teicami, jo pēc tam tā pastāv pretruna. Piemēram, ja valstī ir augsta inflācija, tad valsts valūta ir diezgan slikts vērtību uzkrāšanas līdzeklis, jo tās pirktspēja katru dienu pazeminās un iedzīvotāji cenšas ātrāk no šīs valūtas atbrīvoties vai no preču un pakalpojumu tirgu vai arī valūtas tirgu, kas tikai pastiprina inflāciju. Savukārt, ja valstī ir deflācija un cenu līmenis turpina pazemināties, tad aizvien vairāk šī valūta tiek izmantot kā uzkrāšanas līdzeklis. Tādējādi samazinās naudas daudzums apritē un arī kopējais pieprasījums, kas tikai pastiprina lejupslīdi un bezdarbu. Pastāv šādām pretrunām viena valūta nespēja atrisināt, nespēja vienlīdz labi pildīt visas tai paredzētās funkcijas. Tādēļ, manuprāt, būtu nepieciešama daudzlīmeņa monetārā sistēma, kur katrai valūtai būtu sava funkcija, kas labāk spētu apmierināt iedzīvotāju vajadzības vietējā, nacionālā vai globālā līmenī. Vietējā valūta, tā ir valūta, kas tiek lietot tikai salīdzinoši šaurā teritorijā, piemēram, kādā pašvaldībā vai rajonā. Šīs valūtas jau kļūst ļoti populāras lielās depresijas laikā, kad strauji sašaurinājās nacionālās valūtas piedāvājums un pieauga bezdarbs. Tādēļ pašvaldības visapkārt pasaulē laida apritē
vietējās valūtas, un turklāt daudzām no tām bija noteikti negatīvu procentu likmi, lai nodrošinātu krietni straujāku naudas apriti nekā nacionālā valūta, tā stimulējot ekonomisko aktivitāti šajā pašvaldībā un arī mazinot bezdarba līmeni. Klasisks piemērs šo valūtu efektivitāte ir Floridas vietējā valūta, kas ir maza pilsēta Austrijā, un 30. gadu sākumā tajā dzīvo apmēram 4000 iedzīvotāji, no kuriem 30% bija bezdarbnieku. Tādēļ pilsētas mērķi nolēma laist apritē vietējo valūtu, un tika nodrukāt 32,000 vietējās valūtas vienību, un ekvivalents daudzums nacionālās valūtas tika noguldīts vietējā bankā, tādējādi nodrošinot segumu. Lai nodrošinātu strauju naudas apriti, tika noteikti negatīvu mēnešu procentu likmes, tas nozīmē, ka pēc mēneša šī naudas vienība zaudē procentu no vērtības, kā arī tika noteikta daļa no vērtības, ko varēja konvertēt uz nacionālo valūtu. Tā kā šo valūtu apstiprināja gan, kā maiņas līdzekļu apstiprināja gan uzņēmumi, gan iedzīvotāji, tas atļauj pašvaldībai finansēt ceļu, tiltu un citu infrastruktūras objektu izveidi un atjaunošanu. Tas viss palīdzēja pašvaldībai šo izskaust bezdarba līmeni, taču 33. gada beigās Austrijas centrālā banka aizliedz izmantot šo valūtu un bezdarbs atkal sāk pieaugt. Tātad vietējās valūtas galvenais mērķis ir nodrošināt pilnīgāku pašvaldības ražošanas resursu izmantošanu, īpaši uzsvaru liekot uz darba resursiem. Tāpat šāda valūta sekmē pašvaldības ekonomisko stabilitāti, jo tā vairs nav tik ļoti atkarīga no nacionālās valūtas piedāvājuma, kā arī ekonomika kļūst neatkarīgāk, jo kad ir krietni vairāk orientēta uz vietējo resursu izmantošanu. Un vietējās valūtas primārā funkcija ir būt par maiņas līdzekli. Negatīvu procentu likmi, lai nodrošinātu naudas apriti pašvaldībā. Nacionālā valūta. Tātad galvenais nosacījums šai valūtai būtu, lai naudas piedāvājumu varētu veidot tikai centrālā banka. Visticamāk, tas nozīmētu pārēju uz 100% obligāto rezervu normu, lai komercbankas vairs nespētu radīt naudu kredītu veidā. Tas dot iespēju centrālajai bankai tieši kontrolēt naudas piedāvājumu, kas ir daudz efektīvāks par netiešu kontroli ar procentu likmēm. Labs piemērs tam ir Japānas ekonomika. 80. gados Japānā notika strauja ekonomikas izaugsme, kas galvenokārt bija balstīta uz spekulatīvu aktīvu cenu pieaugumu. Bet 80. gadu beigās centrālā banka strauji paaugstināja procentu likmi, lai mazinātu augošo inflāciju un novērstu ekonomikas pārkaršanu. Pēc tam sekoja gandrīz 2 desmitgadus ar ļoti zemu vai pat negatīvu ekonomikas augsmi, neskatoties to, ka reālās procentu likmes bija tuvu nulē. Zemu ekonomikas augsmi var skaidrot ar to, ka ar zemu naudas piedāvājumu pieaugumu, kas galvenokārt bija tādēļ, ka komercbankas, lai sektu zaudējumus, krietni samazināja kreditēšanu, kā arī uzņēmumu un iedzīvotāju parādu dēļ. Arī pieprasījums pēc šiem kredītiem nebija pārāk liels. Tātad, pārējot uz pilnu rezervu sistēmu, ekonomika kļūtu daudz stabilāk, jo banku sektors vairs nevarētu tik ļoti pastiprināt ekonomiskos ciklus, tāpat būtu zemāks parādu līmenis, kā arī stabilākas aktīvu cenas. Tas ir tādēļ, ka pašlaik banku sektors var kontrolēt kredītu un investīciju sadalu nozarēm. Banku sektors vairāk kreditē tieši nekustamo īpašumu sektoru nekā kādu reālās ekonomikas sektoru uzņēmumu, jo tas ir krietni mazāk riskanti. Un tā kā vairāk līdzekļu plūst tieši uz šo nozari, tad rodas mākslīgs pieprasījums pēc šiem aktīviem un tiek paaugstināts to cenas. Un nacionālās valūtas galvenā funkcija ir būt par maiņas līdzekli, kā arī par uzkrāšanas līdzekli. Iespējams svarīgākais uzdevums, lai izveidot ilgspējīgu monetāro
sistēma ir jauna globālā valūta. Par šo nepieciešību reformēt starptautisko monetāro sistēmu runā pat Pasaules bankas prezidents Zeliks, gan arī Francijas prezidents Sarkozy. Pirms pievērsties priekšlikumiem par jaunu globālo valūtu, gribētu atgriezties vēl 44. gada Bretona Woods konferencē un īpašu vērību pievērst John Maynard Keynes priekšlikumam par valūtu bankoru. Tā būtu virsnacionāla valūta, kuru izmanto tikai starptautiskajā tirzniecībā un kuru emitētu tikai starptautiski banka International Clearing Union. Tajā tiktu noteikti fiksēts kurss pret nacionālajām valūtām un tā kalpot arī kā tirzniecības bilances mērs. Un šāda sistēma mudinātu valstis veidot līdzsvarotas maksājuma bilances, jo starptautiskā banka varētu veikt pasākumus gan pret valstīm ar tirzniecības pārpalikumu, gan ar deficītu. Piemēram, ja valstī būtu tirzniecības bilances pārpalikums, tad starptautiskā banka ieturētu kādu procentu no šīs bankoru naudas plūsmas un ievietot to rezerves fondā. Savukārt valstīm ar deficītu tiktu devalvēts nacionālās valūtas kurss, lai padarītu tās eksportu lētāk, bet importu dārgāk. Manuprāt, šī sistēma nodrošinātu daudz lielāku līdzsvaru starptautiskajā tirzniecībā un nenodrošinātu tādus apstākļus, ka viens valsts var ilgstoši uzturēt starptautiskas tirzniecības bilances pārpalikums, jo citām tas nozīmē deficītu. Tātad kāda varētu izskatīties 21. gadsimta valūta? Starp valstīm joprojām valda liela nevienlīdzība starptautiskajā tirzniecībā, taču atšķirībā no 20. gadsimta vidus ekonomiskajām problēmām, ka pievienojušās arī ekoloģiskās. Tādēļ būtu vērts apsvērt tādu valūtu, kas būtu piesaistīta CO2 emisijām, jo tas neapšaubām būs viens no cilvēks galvenajiem uzdevumiem 21. gadsimtā, lai novērstu nopietnas klimata pārmaiņas. Šāda sistēma darbotos aptuveni šādi. Tiks noteikti kvota CO2 emisiju apjoma, kura tālāk tiks sadalīts ar visām valstīm, balstoties uz iedzīvotāju skaitu tajā. Kāda starptautiska organizācija, piemēram, Starptautiskais valūtas fonds, izsniegt emisijas tiesības un arī šo jauno valūtu. Tāpat tiktu izveidots CO2 emisiju tirgus, kur varētu tirgoties ar šīm emisijas tiesībām un varētu norēķināties tikai ar šo jauno valūtu. Arī visi importa un eksporta darījumi notiktu tikai šajā globālajā valūtā. Un sistēma pati tiektos uz līdzsvaru, jo, piemēram, ja valsts gribētu uzturēt tirzniecības bilances pārpalikumu, tas nozīmē, ka viņi saņemtu krietni vairāk šos EPU un tā kā vairāk EPU tiktu mainīts pret nacionālo valūtu, pieaugtu pieprasījums pēc nacionālās valūtas un paaugstinātos tās kurses tādējādi padarot tās eksportu dārgāk, tad importu lētāk. Šīs valūtas primārās funkcijas būtu izmantot par maiņas līdzekļu starptautiskajā tirzniecībā, kā arī par uzskaits līdzekļus. Manuprāt, šāda daudzlīmeņa monetārā sistēma palīdzētu risināt 21. gadsimta nozīmīgākās problēmas – sociālo un reģionālo nevienlīdzību, bezdarbu, nabadzību, kā arī klimata pārmaiņas un neatjaunojamo dabas resursu izsīkumu. Ir skaidrs, ka monetārajā sistēmā notiks kādas pārmaiņas un tikai plaša diskusija labi informētā sabiedrībā nodrošinās to, ka šīs izmaiņas būs pareizas. Paldies par uzmanību. Paldies!